Pagaidām ierakstīju. Ai, cik skaists rīts tam. Es maz drusciņu ēterisko atkāpi, pirms mēs sākam uztaisīšanu. Tā. Au. Es vienu no eļām paķēru ārā, lai no trešās enerģijas eļām, nu, kuru var izmantot trešā enerģija. Tā ir pārpilnība. Un kā redzat, pēc sastāvā apelsīns, vīraks, pačolī, krustnegliņa, ingvers, kanēļa, mīza, melna egla. Pa lielam tas viss arī ir iekšķīgi var lietot, bet, nu, pēc es viņu uzeksperimentēju tagad ar kakao pirmo reizi saliku kopā. Tas būs vienkārši, lai palīdz par to tēmu bišķi pavērties kaut ko vaļā, parunāt vēl kaut ko, kas nepieciešams. Tā kā, starp citu, mēs ar Andi pamēģinājām eksperimentu. Laikam ar pagājušo nedēļu sākot, tas bija um, no rīta, tieši no rīta. Kāds divas pilienus pirms uz darbu Andis brauc arī uzlikt uz muguras. Uh, Pirmkārt, tāpēc, ka viņi ir sildoša kanēls, krustnegliņa, viņi ir sildoša cirkulācija uzstājas ķermenim. Jau, nu, viss pamostās ļoti smuki, ja. Un jā, ar pārpilnību uz muguriņas, un viņš man arī ļoti forša sajūta. Ņemot tādu nodomu noliek apakšā to pārpilnību vairāk pakustināt dzīvē, lai viņa nāk, lai tu ikdienā saredzi. Nu jā, tas tā interesanti. Mums patika. Un vispār pats tas siltumīšs tajā rudenī, ja visas siltās eļas, vispār kanāls pats par sevi arī pārpilnības eļļa, jā, un tāpēc jau viņš te ir klāt. Tā kā, jā, tāds mums eksperiments izdevās. Andi, labrīt, jā, labrīt. Oh, jā, tā kā par pārējām eļļām jūs paskatīsieties, ir atsevišķais video, bet te pie tēmas pārpilnība un trešā enerģija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tā, labi, labi, mēs braucam tālāk jau. Nedzird neko? Kā pārējiem? Es tā mēģinu no bišķi tā klusāk runāt, jā, bet man ir kā vajadzētu sakarīgi mikrofonam skanēt. Ok, Laurīna labi dzird. Ok, tad tas varbūt, ja tev ir regulējamais mikrofoniņš kaut kur pie austiņā vai nē? Nē, nu mierīgi, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā, zin kā, ielāpojam, izelāpojam, varbūt kaut kur vienkārši vai nu datorā, vai es nezinu, ar ko tu skaties, caur telefonu vai kā, un ieregulēt, mierīgi atnāks, viss kārtībā. Vienkārši vienkārši esi klātesoša laukuma, viss kārtībā. Viss būs labi. Viņš saliksies tehniski. Vai nu kaut kur jāpieregulē. Ja ir austiņām, tad viņš varbūt var pieregulēt, ja tas regulējumais, ja ne, tad tas saliksies. Ok, labi. Tēma trešā enerģija. Um, es no kaut kurienes sākšu, viņš iekustināšu to lauku. Viena no tādām, kā tad rodas vispār trešā enerģija? Viņa rodas viņa rodas, kad apvienojas pirmā ar otru. Un kas tas ir par procesu? Ja paspējāt simbolisko video paskatīties kāds, ja vēl ne, tad pēc tam, tad pirmais uzsvars, ko mēs ar skatījāmies, tas tā daļa, kur sieviete ar vīrieti guļ uz zemes, jā, viņi tā kā, nu, jā, mīļojās, jā, apvienojas, savienojas. Un šeit paceļās arī šī tēma, nu, mēs viņai varam tā, viņu pieskarties, bet tas ir nopietni, un viņu vispār par to tēmu ir atsevišķi ir vērts arī kādreiz vienkārši parunāt, jā, par šo intīmo tuvību un intīmo savienību, kad mēs arī pieņemam pretējo dzimumu kā šo te pretstatu, kas bija otrajā enerģijā, un ka mēs salējamies kopā un veidojas tas trešais. Tāpēc tēma, intīmā tēma un seks kā tāds un viss pārējais, arī šī ir tā enerģija, kur tas viss arī sakņojās, un pēc tam izveidojas priekšstats par to, un pēc tam, kā mēs to aiznesam tālāk, aiznesam citiem cilvēkiem, ja pareizi sakot, saviem bērniem un tā tālāk. Ja. Tā kā šeit ir vērts padomāt, kā mums bija, nu, kā mēs ar Andu secinājām, kad mēs esam
paši spējas procesā izauguši. Mums neviens neko neteica, mēs paši visu kaut ko no kaut kurienes mēģinājām dabūt, saprast, kas ir kas, jā. Tā kā, bet, nu, šobrīd mums arī ir tāds periods, ka mēs jau sākam par to runāt arī ar jauniešiem saviem, ja tāpēc, ka nāk jautājumi, un lai viņiem būtu tas priekšstats, ka tas nav nekas slēpjams, ka par to galvenais drīkst runāt un drīkst jautāt. Tas ir ļoti svarīgi, ka viņi, lai viņi jūtas ērti ar visu to, kas ar viņu ķermeņiem notiek, un kas tālāk ar to visu būs, jā, un tā tālāk. Tā kā mēs esam abi divi atvērti uz šīm tēmām, vismaz ar bērniem, jebkurā brīdī, jebkādā variantā, un nav stulbs jautājums par šo tēmu. Vispār nav. Nu, vispār, nu, par kuru tēmu nav stulbi jautājumi, jā. Pat ir jautājums, mēs viņu skatāmies no dažādām pusēm, jo šīs savienošanās ir arī tāda sava veida lauka izveidošana tālāk par dzīvi. Un tas tā kā tāda kosmosu jau ielaist iekšā, jā, un sieviete dod to zemi, vīrietis iedod to kosmosu, un tad vienkārši tā, tas viss tā smuki izveidojas, un tad aiziet tas ceļš tās uzreiz pavisam, nu, citādāks jau, jā. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi šo tēmu nelikt skapītī, neapklāt tur labi dziļi, jā, bet viņu lēnām vilkt ārā, it sevišķi, ja ir bijuši vēl traumas šajā sakarā. Ja? Kā vīrietim, tā sievietēm. Tāpēc tā ir tāda atsevišķa tēma, kurai var pieskarties un ir vērts to pacelt ārā un viņu vienkārši izšķitināt beidzot, tāpēc, ka viņa ietekmē ļoti daudzas tēmas pēc tam. Kā viss, nu, sakot ar savu ķermeņa pieņemšanu, nu, ja mēs materiālā runājam, ja, materiālā pasauli, matērijas pasauli, un tā tālāk. Jā. Um, tā to, kas izsmies, ko mēs tālāk ejam. Tas ir par to vien, jā. Tālāk. Kā viņi izpaužās vēl? Pati, es bišķi te uztveršu bišķi vairāk tieši vārdu zemes enerģija. Trešā enerģija ir zemes enerģija, zeme. Nu, fiziski zeme. Zeme, kur parašināties, ja? Līdz ar to, kam ir tādā fiziskā veidā jau šī enerģija, jāskatās, kurā pozīcijā matricā, bet tas ir par to, ka ir, teiksim, tā, ja mēs esam piedzimuši ar trīnieciņu vai trīsnieki, kas ir piedzimuši arī, jā, vai 23, kam arī trīnieciņš ir tā izteikti, vai arī 12 un 21, ja, nu, skatāmies no kuras puses. Ir iekšā aizmetnītis šis zemes pārvaldīšana, ir saimniekošana tieši par zemi. Ļoti labi saimnieko pa zemi, fiziski reāli. Ir šī tieksme, vēlme sazināties, tur, nezinu, puķītes stādīt, krūmiņus stādīt, nezinu, saimniekot, nu, lauksaimniecība, teiksim, līdz pat lauksaimniecībai var izaugt, ja, tāpēc, kad ir šī sajūta ar zemi, vai kaut kādi košuma dārzi un vēl viss kaut kas tur pa mežu iet, lasīt ogas, sēnes, vēl kaut ko, bet tas, kad arī rušināties, radīt ap sevi to zemes nu, tādu zemes arī dzīvi kaut kur prasās tā pie zemītes, varētu arī vilkt vairāk pie zemes, līdz ar to, nu, dzīvoklī kādu tur uz zemi, jā, nu, labi, kas ir dzīvoklī, tas ir uzšanās pa piķu podiņiem un tam līdzīgi, bet, teiksim, ja ka vairāk šeit vilks cilvēkam arī būtu pie dabas, tuvāk zemē, kur var vairāk arī ar zemi miedarboties, tad viss par un ap zemi. Tad pārvaldīšana, zemes pārvaldīšana. Tā skaitā arī ķermenis. Zeme ir arī ķermenis, un tad ir ķermeniskas lietas, ķermeniskas prakses varbūt tās. Nu, pirts nāca, jā, pirts pieņemsim, jā, uz zemes tādas prakses. Kas vēl, nu, būtībā tas var būt jebkas, bet mēs skatāmies tādā matērijas pasaules līmenī, jā, un skatāmies līdzi, kā tas izpaužās. Jā, tā kā viss par un ap zemi. Ļoti sazemējoši, starp citu, ļoti sazemējoši enerģija. Četrniekam arī būs līdzīgi, bet mēs pie četrnieka tā pēc tam nākamnedēļ pastīsimies. Bet līdz ar to mēs saprotam arī otru cilvēku, ja, teiksim, mums mazāk tādas izpausmes ir nākošas, mēs saprotam to otru cilvēku, kāpēc viņam velk un kāpēc viņam tas ir svarīgi. Mums ģimenē tā, kad man tas nekad nav tā kā vilcis, man patīk, es esmu tā kā augus privāti mājā, man patīk, ka to zem iedarboties, bet nekad nebija aizdomājusies vai kaut kā tā, ka man ļoti vilcis. Bet, kad es satiku Andi man patīk ļoti ar augiem darboties un tieši tā eksotiskiem augiem.
kur viņam tas strīdnieks, es īsti nezinu, viņš ir paslēpies, viņš jau kur viņam ieslēpies. Nu viņam centrs 21, nu jā, tie trīnieci viņš tur arī. Un man sākumā bija tā ļoti jocīgi. Par tām puķiem, ka viņi visu laiku vajag tās puķis, un tagad arī ir pilns ar eksotiskiem augiem. Mēs arī no vasaras pārdām no Saukrasam atpakaļ uz mājām, tur mums ir dzīvokli, visas palodzes, viss ir. Es saku, bet tas nav priekš dzīvokli, bet tā kā es esmu ceļā jau uz māju, tad, nu, labi. Ja man kaut traucē, tas man traucē dzīvokli šādas lietas. Es neesmu dzīvokli cilvēks, bet, nu, dzīve ir tā salika, tāds mums tas ceļš bija. Nu, jā, tas tā. Atkal, bišķītiņās, lai saprastu bišķi vairāk, uz kuru pusi, kas kur kā. Auglība, pārpilnība, teiksim, auglība, fiziskā auglība. Jā, sievietes auglīgas, vīrieši auglīgi, bērni ir. Tātad, ja matricā ir trīnieks, tiem bērniem vajadzētu būt, bet ja viņu nav, tad tur ir kaut kas, atkal es tēt neiedziļināšos. Tas varētu būt saistīts kaut kas arī ar dzimtām, kaut kāda no dzimtās nepieņem. Kaut kas neļauj, bet nevis tā kā fiziski, bet, nu, tas ir tāds smakais plāns jau, jā. Bet, nu, ja tā savienība ir, tad tas nenozīmē, ka jākrīt panikā par to, ka nav bērnu. Tas ir tāpēc, tas ir stereotips, tas, ka, nu, jāreiz sieviete, tad jau viņai jādzemdē. Neaizmirstam tādu lietu, kā dvēseles ir nākuši arī iemantot citu pieredzi šeit, un radīšana un auglība nenozīmē tikai fiziska bērna radīšana. Tātad potenciāls ir iedots vairāk iespējams uz virzienu, kur kaut kas ir jāuzrada, kaut kāds vai nu projekts, vai kaut kāds biznes, vai kaut kāds virziens, vai, nu, kaut kas, nu, tas var būt jebkas, jā. Tāpēc tiem, kam varbūt nav, nenozīmē, ka tur ir kaut kas ar mani uzreiz nav kārtībā. Tad kaut kas nav, jūs kā atcerieties, ne jau mēs meklējam vainu, nu, kā sevī, ka viņu nav, tāpēc, ka tā kā mēs kādreiz tiksim līdz dzimtas kursiņam, ja kāds gribēs iet dziļāk, tas nav tik vienkārši šajā pasaulē ienākt. Tas nebūtu nav tik vienkārši. Smakais plāns ir, nu, tas ir, es nezinu, augstākā sarežģītā matemātika, kā vispār šeit var nonākt. Kad es bišķi tikai ar vienu aci to paskatījos, es domāju, ak, dieniņās, es tiešām esmu vinnējis loterijā, kad es esmu šeit fiziski, es esmu šeit tikusi vispār tam visam penter cauri, lai vispār varētu šeit arī iemiesoties. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, kura man prāts vēl netiek līdzi. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc līdz ar to, nu, vat man nav bērniņš vai kaut kas tam līdzīgs, šīs tēmas metam pie malas un nevainojam sevi. Tātad vienkārši ir cits auglības variants un virziens, kā kaut ko radīt. Par to mēs nekad neesam aizdomājušies. Mums ļoti daudz stereotipu salikti virsū, tātad sieviete tur vainīga vai vīrietis tur vainīgs, viņam tur kaut kas tur tas un šitas un tā un šitā. Ir citi ceļi. Jā, ka varbūt tas ir radīts priekš tā, lai tu varētu adaptēt, varbūt kādu veselītu gaidījusi arī, jā, vai arī tu vari radīt projektus, kaut ko lielu. Nu, kaut ko radīt, pēc sevis radīt, pilnīgi pat tā radīt, jā. Tā kā tā ir tēma arī, ko ir vērts padomāt, aizdomāties un paskatīties arī no citas puses, nevis tikai tā ļoti šauri fiziskais auglis vai bērns, jā. Jā, tālāk par pašu pārpilnību, naudas aizmetņi, izpratni par naudu, par materiālu labklājību arī sākas šeit. Jā, un mūsu paudzei, būtībā jebkurai paudzei, varbūt ir jāparavidē, kādas vispār domas par to, vai nauda ir laba vai nauda ir slikta. Tie, kas skatījās simboliskos video, noteikti varbūt redzēja, kad tur bija tāda večiņa kresī apakšējā stūrī, tāda sēž pie svecītes un visu, un pēdējos grašus salasījusi visu, un vairāk nevar, ja tik, cik ir, un vairāk nevar, jo nauda tas ir slikti. Ja tas ir daudz naudas, tas ir slikti, ja? Vai ir tik, cik ir, un vairāk nevajag. Jābūt pateicīgam par to, kas ir, un vairāk nevajag visu. Nu, bet, lūk, šitie visi stereotipi, visi vecā domāšana ir lēnām jāravē ārā un jāsaprot, ko man tas nozīmē, jā. Ka nauda tā ir enerģija, jā, tā ir enerģija. Un, ja es varu dabūt šo enerģiju vairāk, tad es taču kaut kur ar viņu tālāk lieku, viņi nepaliek pie manis, es tak viņu, nu, kustinu, es viņu saņemu, es viņu dodu tālāk, jā, kaut ko var radīt caur to, veidot un tā tālāk. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi to visu pajust, paskatīties, kā tas viss miedarbojās ar mānu konkrēto dzīvi, nevis kādu citu, kurš kāds kaut ko saka, ja. Esmu pie dažādiem šiem saukļiem augusi. Nauda ir, viss, kas, galvenais dzīvē ir nauda, tā man tētis vienmēr teica, galvenais dzīvē ir nauda. Viss pārējais ir otršķirīgs. Un, jā, viņš, tā kā mēs bijām mazas ar māsu, un mēs redzējām, viņš nesa daudz naudas mājās. Es, kad tagad iedomājos, tikai, nu, tur bija tā, kad
Nu, tagad es secināju, ka mamma nemācītu izsaimniekot. Un sieviete ir naudas pārvaldītāja. Um, Bet, nu, jā, tas ir cits stāsts. Vienkārši tas, ka viņi fiziski viņi bija, ļoti daudz bija, bet viņi netika izsaimniekota. Un mēs bijām tur, kur mēs bijām. Bet tas ir cits stāsts. Vienkārši tas, ka man tas prieks tas bija tā ļoti interesants. Jā, kad, nu, kā tas viss tā notika, tās bildes, tie teksti, ko es atceros. Jā, un pēc tam, kā es tur kaut kādu savu priekšstatu par to veidoju. Bet man ir kaut kādi vēl citi mani patērni sakrituši virsū, jo es ar šo arī, teiksim, tā sākumā ļoti cīnījos, tad es to pieņemu, bet mēģinu tagad iet tādā pārpilnības virzienā ar tādu jaunu izpratni, ka, ko tas nozīmē priekš manis. Jo to, ka mēs kopā šobrīd ar Randi darām, bet tas ir atsevišķa saruna, un mēs viņu pat plānojam viņu šī nedēļā, bet tomēr nebūs. Atnāks īstais brīdis, vienkārši kā skrien laikam pa priekšu, mēs kopā uztaisīsim vienu zūmiņu, varbūt, kad tas būs vakars, tāpēc, ka tīri angliski fiziski var tikt klāt. Arī mēs padalīsimies, kā mēs ejam jauno finanšu ceļu savā ģimenē, kā mēs viņu radām no nulles, jaunu, un uz pārpilnību, uz bezgalīgu ienākumu plūsmas veidošanu. Jo mēs sapratām, abiem mums saklikšķinājās, ka mēs pie sevis šito visu veco beidzot nogriezīsim. Lai mūsu bērniem neiet vairāk tas, kad nu, tas ir slikti, un tad tu tā nevar, un tad ir limitācijas, un tad jābūt tikai vienam darbam, ar kuru tu visu tur dzīvē tur sadarīsi. Nē, nē. Mēs viss pietiek, viss pie mums paldies par šo pieredzīti, viss mēs šo visu nogriežam, aiz mums ir tikai cita pieredze. Un tā ir, mēs esam tanī, ka mēs to veidojam. Bērni arī to redz paralēli. Mēs par to runājam savās ģimenes sapulcēs. Mums katru nedēļu ir sapulcītas, ka visi mēs satiekamies un pārunājam visādas lietas, un viņi redz arī finanšu jautājumus, viens, ko mēs paceļam augšā. Un tas ir, mēs viņu parādām ar tādu Excel failiņu, kur mēs katru mēnesi fiksējam visus izdevumus ienākumus, un arī bērni šobrīd redz, kurā virzienā kas aiziet. Un mēs pārunājam, vai tas bija liekas tēriņš, vai tas tomēr bija vajadzīgs tēriņš. Un, ja vajadzīgs tēriņš un beigās kaut kas pietrūks, jautājums tātad ir jādabūna kaut kur vairāk. Kā nopelnīt vairāk? Nevis kā sev vēl gals, bet kā nopelnīt vairāk. Mēs mēģinām sevi arī šito te visu pārstrukturizēt. Nevis, nu viss tagad jāiespringst. Un tā, nekā nopelnīt vairāk. Kur nopelnīt vairāk? Kādas iespējas? Man taču tik daudz talanti, tas un šitais. Ko es vēl varu izdarīt citādāku, ja? Tā kā tas arī tāds, ļoti, ļoti maina to uztveri, domāšanu un arī ikdienu. Jā. Jā, pārpilnības tēma ir vērts ar viņu diskutēt, ar saviem partneriem ir vērts padiskutēt, jo pašā sākumā, pašā attiecību sākumā, ja mēs par to nerunājam, bet kaut kā tas aiziet, kaut kād, un parastā tēma, kad paceļās, tad, kad sāk pietrūkt naudas, vai kaut kas nav tā kā vajag. Un tad sākās, teiksim, par diskusiju, bet tad sākās vairāk strīds vai kaut kādas, vārdu apmaiņa un tam līdzīgi, jā, tikai tāpēc, ka pašā sākumā nav izrunāts, kurš, ko, kā to esi pieradis, kā es esmu pieradusi, kā mēs tagad darīsim. Un šitas ir, tā ir ļoti jutīga tēma, jo daudz attiecības vienkārši brūk ārā, pamatā vienkārši nav izrunāts finanšu jautājums. Tāpēc, kad jā, sieviete nepasaka to, ko viņa grib, kā viņa redz, vienkārši, ai, labi, nav vairs runāt, es pati visu izdarīšu. Iešu 3 darbos, visu un iešu un augšu, paņemšu visu savās rokās un aiziet, jā. Nu, ir jāizrunā tikai, kā tas vīrietis zinās, ja neko nepasaka. Vai nepasaka, kad, zini, man tur tā, man tur šitā. Ja mēs ar Andru runājam, viņš man nevis atļāva, bet viņš piekrita pie tā, ka man būs šī brīvai grafiks, ka mums arī Dominiks piedzima 11. gadā. Es arī sapratu, ka es nestrādāšu nekad vairs tikiem līdz tikiem vienkārši ne. Es prakses laiku izgāju. Un es saprotu, tas vienkārši nav priekš manis. Es nevaru tādu ritmu, tas vienkārši nav priekš manis. Un darīt kaut ko tādu, kas nerezonē ar manu sirdi. Un es teicu, es vienkārši pati meklēšu, skatīšos. Mēģināju vienu uzņēmumu, otru uzņēmumu, un es gāju pa tādu uzņēmēju darbības ceļu. Es sapratu, es būšu pats savs saimnieks un radīšu kaut ko, vienkārši pēros pati kaut kā, jo to stereotipu es saprotu, ka tagad es redzu matricā, ka tas stereotips par naudas mainīšanu tādā dzimtas līmenī, viņš tur ir, un tas notika viss intuitīvi, šito vispār neko nezinot. Un tagad es saprotu, esmu uz pareizā ceļa, kāds pareizā ceļa, vienkārši, sirds saslēdzās, jā, un tas saka, apstiprina, un mēs daudz ko izmainīsim, jā. Labi, tas ir tāds no manas puses, bet ir vēl bišķi tēmiņas, bet mēs pagaidām, varbūt kāds grib kaut ko padalīties arī trešās enerģijas jau sakarā, tad mēs vienkārši ieplodīsim vēl tālāk. Lauriņa, varbūt tu vēlēsi? Labrīt. Ai, es nezinu, ja es pareizi saprotu, man liekas, ka man visa dzīve ir pagājusi trešajā enerģijā.
kopumā. Bet tāpēc man tā ir virsotnē ir 3, bet piedzimšana ir 21 un 12 ir dvēselē. Un tad es tā, jā, tā kopskatā liekas, ka tā trešā enerģija ir vedusi man cauri, nu, dzīvē līdz šim brīdim. Bet, jā, par to pārpilnību interesanti. Nu, faktiski, nu, tā, ja godīgi skatās, tad, nu, no bērnības es esmu bijusi visādā ziņā bagāta. Varbūt kaut kādos brīžos tā tīri fiziski, naudiski, bet neskatoties uz to, vienmēr man bija vai nu šūtas drēbītes, vai no ārzemju draugiem atsūtītas, un ja nu, tādā pasaules skatā no malas es droši vien izskatījos ļoti, ļoti, nu, kā teikt, ārpus visa, nu, tādā klasiskā un apkārt redzamā vai padomu laikā. Ja visiem bija vienādas zandeles un, es nezinu, vienādas kaut kādas lietiņas, tad man bija kaut kas cits. Bet ļoti interesanti par trešo tēmu. Es gribu atkal minēt to, ka man tiešām jau no agriem tīņa gadiem es ļoti izteikti jūtu, ka es gribu satikt to savu cilvēku. No ārkārtīgi. Es par to vien sapņoju pārsvarā. Un es nemaz tik ātri viņu nesatiku. Tāds, kā teikt, īstais dzīves partneris man nu, atnāca tikai 21 gada vecumā. Un tad ir interesanti, ka es, nu jā, es tā kā beidzot jutos kā mājās. Man likās, viss, ja man būs tas otrs cilvēks, tad es beidzot prom no, nu, no ģimenes, kas tur tomēr arī strīdējās un vēlāk šķīrās, un es vienkārši gribu būt tajās drošajās rokās un mieriņā un savā dzīvē un savā pasaulē. Nu jā, bet atkal atgriežoties pie pārpilnības tēmas, jā, partnerattiecībās ir piedzīvots gan pilnīga nulle, gan liela bagātība, bet man ļoti gribas uzsvērt to, ka tā patiesā bagātība jau, nu, pat nav varbūt naudā mērāma. To mēs dzīves laikā saprotam, ka tās bagātības, nu, piemēram, arī tas trīnieks, ko tu mini, ka pie zemes, nu, netik daudz rokos dobēs, bet man arī no bērnības palikt šeit, lauku mājā, pavisam bija mans sapnis no vispār mazām dienām. Nu, tas realizējās tikai cik 32 gadu vecumā. Bet būšana dabā, būšana, nu, jā, svaigā gaisā, tas ir, nu, bez tā es nevaru izdzīvot. Nu, lūk, bet par šo, jā, pārpilnību es teiktu ir, nu, primāri viņa ir pilnīgi citās, nu, citādi jūtama, bet, nu, gribam vai negribam, tas viss nonāk līdz tam, ka, nu, bez naudas jau nevar. Bet jā, to naudu, kā teikt, dabūt tādā vieglumā, lai nāk un tikai savā piepildījumā, nu, to es vēl bišķmācos. Savukārt, atkal vēl citā rakursā trīnieks, man, protams, pirmo reizi par matricu uzzinot likās, vai es jau visur pozitīvās izpausmēs baigi labi rulēju. Un šajās ilglaicīgajās pirmajās attiecībās es tiešām kā trīnieks, nemanot, pielietojot kontroli un to, ka es gribu, lai notiek pēc mana prāta, man ir izdevies radīt brīnišķīgu visu savu sapņu piepildījumu. Nu, lūk, bet es tagad esmu citās attiecībās, kurās man vienkārši kolosāls skolotājs ir pretī, kurš lieliski parāda to, ka manī ir arī trešās enerģijas negatīvās izpausmes, un kad ar kontroli tālāk tā nevarēs dzīvot, un savu dzīves skatījumu uzspiest arī galīgi nevarēs. Nu, lūk, tad kopumā man gribētos teikt, ka viss ar trešo enerģiju piepildītais, piedzīvotais ir brīnišķīgi, ir pateicībā, bet šobrīd es esmu vēl milzīgākā pateicībā par skolotāju, kas man ir blakus, un
Un par to, ka es beidzot esmu sevī sapratusi, ka tās negatīvās lietiņas būs jātransformē. Un vispār man jau tas tīri labi izdodas. Nu tā, stāstīt, ka man ir ļoti daudz. Nu, re, valsts arī vairs nav tagad. Šim brīdim pietiks. Paldies. Jā, paldies, Lauriņ. Jā, tad tas foršais piemērs arī par tām attiecībām, un paldies, ka tu arī pateici to skaļi, kad ir šīs negatīvās izpausmes, un sevišķi, kad mums sākās, jā, tiešām tā kontrole. Viņa šeit lietā izteikti ārā. Uh, bet kā jau mēs arī, mēs ar Lauriņu arī individuāli par šo tēmu parunājam, un katrai negatīvai izpausmē centieties ikdienā arī atrast to pozitīvo pusmi, no kurienes tad pirmkārt viņa rodās, ko viņa mēģina pateikt. Šeit ir tas praktiskais darbs, kā mēs mācāmies lasīt aizkadru. Mēs redzam, kontrolas izpausme ir otrā cilvēkā, bet lai tas mūs neaizsviļ, mēs saprotam, kad īsnībā caur kontroli viņam ir kaut kāda rūpe, viņš tikai nemāk to savādāk pateikt. Viņš to dara caur kontrolas izpausmēm. Bet īsnībā dvēselīte, man ļoti, ļoti, man vienkārši gribas, lai tev ir labi, man gribas, lai mums ir kopā labi, man gribas, lai mums ir pārpilnība, man gribas, lai mēs esam veseli, man gribas, lai, tur ir labas domas apakšā. Vienkārši mēs nesakam īstajos vārdos. Mēs sakam caur tādām izpausmēm. Tā kā mēs šito visu iemācāmies nolasīt, un tā kā mums pretī cilvēks, kaut kā izpaužās, tad mēs vienkārši ļaujam, lai viņš izpaužās. Iekšā jau smaidam, tāpēc, ka mēs saprotam, no kurienes, kā saka, tas viss ir audzis, ja, saknes ir nākušas. Un tad jau interesanti mainās mūsu tonis, mūsu attieksme par to visu, ja, vat šitā izdeva, tu tur neizdarīji to, un tagad nav šitā tev, mēs kaut tur tā un šitā. Mēs vienkārši pasmēram, nu, paldies, ka tu esi tik gādīga par mums, vai ka tik gādīgs, nu, paldies par tavām rūpēm, es to ļoti novērtēju, ja, tad vienkārši citādāk sāc atbildēt, vai arī sāc smaidīt, un vienkārši, nāc tur samīļoši, vienkārši tā, un viss, jā, un tas. Tas ir vienkārši jāpraktizē. To tā nevar iedot recepti katrai kaut kādai situācijai, bet tas, ka vismaz jūs noķersiet to brīdi, kad iekšā jūs sākat jau par to smaidīt, kamēr klausies vai vēro, kā tas viss notiek, ja, jūs esat jau dabūjuši tik foršu sajūtu, ja, kad vienkārši izelpojam, un tas vērotājs un tās tribīnes skatās uz tā laukumu un vienkārši smaida. Nu, cik tas ir forši? Viņš mēģina pateikt tā, kā viņš māk. Tāpat tās kā mazi bērni, ka viņš vēl nemāk pateikt konkrēti, noformulēt savu vajadzību, ko viņš dara. Viņš bļauj, viņš saka, tā kā, it kā liekas, ka viņš ārdās, psiho ņemās, tur viss pa gaisu. Viņš vienkārši mēģina tev parādīt, bet viņš nezina vai neaizdomājās, nu, kamēr bērniņam nav valoda vēl, neliekas kopā vēl apziņā visi tie teikumiņi, ja, bet viņš tev signalizē, tā arī ir valoda, bet pieaugušajiem varbūt nav bijusi pieredze, pieņemsim par to pašu runāšanu, par ko ir runa katrā ģimenē un katrās attiecībās. Es esmu pārliecināta 100 un vairāk procenti par to, ka dēļ tā, ka nav bijusi arī savā ģimenē kaut kādā ziņā, kaut kādā tēmā, kaut kāda komunikācija, kur bija droši par ko runāt. Tad nākamajās attiecībās tas izspoguļojas ārā, ja, un ceļās ārā lietas, ko mēs vienkārši, ka mums nav bijusi pieredze. Un tad mēs mēģinām kaut kā, kā mēs varam, un tas parasti nāks ar negatīviem izpausmēm. Bet ja mēs iemācāmies viņus nolasīt, tad īstenībā, ko viņš man reāli vai viņi man grib pateikt, bet tas notiek tad, kad mēs esam tādā saucamā harmonijā, otrā enerģija. Ja mēs skrienam pa galvu, pa kaklu, mēs neesam, mums tur darbi, mums tur tas, mums tur šitas, mēs neredzam ikdienu. Un vakar man bija tāds prieks, ka dienās bija satikusi biedrini, kur arī ilgi nebija satikusi, un tur kā sakrāt cereļiņām. Un viņa man arī apstiprina, saka, Ines, es esmu 3. mēnesi, kad es strādāju no mājām. Kāda tā ir laime? Kad es varu būt te pie mājas, paševerēt to un šito, ja. Es saku, jā, es jau no 11. gada šitā arī, bet es vienkārši pieņēmu lēmumu, jo es nevaru to vidi, kad es neesmu kaut kur esmu raustīta. Es saku, tad kaut kas ģimenē cietīs, vai es pati cietīšu no tā, jā, jo šī arī ir tēma par. Jā, bet tas nenozīmē, ka visiem tagad tādu stilu jāuztais, bet tev jāsaprot, kas ikdienā tu vari darīt, tu vari realizēt. Tāpat realizēt, kā vīrietis, tā sieviete, jūs to varat darīt. Bet jautājums, vai tu pamani arī ikdienišķo savu dzīvi, vai tu vienkārši dari tāpēc, ka tā vajag, un tik močī tālāk, un viss, un tas paliekās, jā. Mēs ar Andi kopā par šo arī runājam, jo mums bija brīži, kad viņš
arī, viņš ir galvenais pelnītājs ģimenē. Jā, un paldies par to šobrīd, tāpēc, ka mēs šobrīd pārmainām to, lai nāktu šī te plūsma, bet to stabilo pamatu viņš pagaidām tur. Es esmu ļoti par to pateicīga, mēs par to ļoti daudz runājam. Un, bet es saku, brīžiem, klausies, tevis nav vispār. Tevis nav, es saprotu, ka viņš ir mājās, bet viņš ir šeit ar galvu. Viņš nav, viņš ir citur, viņš ir domās, viņš ir tur savos vēl papildus darbos, lekcijās, ko viņš var vēl kaut ko. Es saku, klausies, man vajag tā 5 minūtes no tevis vai 10 minūtes lūdzu. Par sadzīviskajām lietām man ar tevi jāparunā. Es nevaru pieņemt lēmumu tur un tur un tur, bet man vajag, lai tu man uzklausi, lūdzu. Tāpēc, ka mums jau par bērniem ir tur tas, šitas, tas, vai tu vari lūdzu man uzklausīt. Un tam līdzīgi, jā. Tā ir sadarbība, jā, man ir laiks priekš tevis, ok, bet es arī saprotu, ja es to nepateikšu skaļi, tad viņš arī aizpildēs tur, kur aizpildēs. Mans uzdevums ir pateikt, hei, man vajag atbalstu šobrīd. Mums ir te tādas lietas jāsakārto, tas un tas, jā, viss, un nemācos tālāk virsū. Tā kā, bet šis jums katram savās attiecībās jāredz pašiem, kur mēs esam paši savā ikdienas rutīnā, nevis, teiksim, ritmā, pareizi sakot, vai mēs to pamanām. Jo tāpēc arī ir, kad ieiet viņa ratā, dzīves ratā, skrien, un pēc tam nāk jau neapmierinātība, nogurums, neizpratne. Ko tu tur vari činksēt? Es taču tev nesu naudu mājās vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Nu, tad, ko to vēl vajag? Ja? Protams, bet ja otra puse nav neko devusi informāciju, hei, man tomēr vajag arī parunāt ar visu pārējo, ja? Nu, tad neteiksim, ka vainojam paši sevi, bet vienkārši tāda pieredze ir sanākusi. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka atkal bija modelis pirms tam, tur vecāki, vai vēl kaut kāda cita vide, vai pie kā mēs esam auguši, mēs kaut ko esam redzējuši un skatāmies, mamma nekad neko neizteica. Nu, ko tad es, tad acīm redzot, man tas nav jādara, ja? vai tēvs vai kaut ko tam līdzīgu. Tie patērni pāriet. Tāpēc atkal šeit, kā es gribu dzīvot, ja pirmā enerģijā, vai zinu, ko es gribu no dzīves, vai zinu, kā es gribu autentiski es, nevis kā man mācīja vecāki, nevis kā mācīja man skola, nevis kā man kaut ko draugi tur stāsta, kā es, autentiski kā Inese, kā es gribu. Un tagad šo jautājumu es sev uzdodu, vēl joprojām uzdodu. Un domāju, es vienmēr iepauzēju pie šitā, es nevaru tā uzreiz, man atkal tā pārdoma tā, pagaidi. Jo tā ikdiena un tā arī vēlmes, ko es gribu realizēt, tie saucamie aizpildīt tos trūkumus, tos caurumus, kas kaut ko gribējās bērnībā, viņi tad nāk tagad ārā, un tad liekas, ka es tik daudz enerģijas arī nolaižu tur, ko es esmu gribējis aizpildīt tās savas saucamās traumatiskās vēlmes, bet tas arī vēl nav savs dzīves ceļš. Tas ir tāds, man liekas, ka tas ir, bet tas nav. Un tagad saka apstulbs pie tā jautājuma, kad vienkārši savu ir dzerot karstu tēju vai kakao, paprasot, ja nesi vai tu šodien dzīvo savu dzīvi? Un man ir pauze. Kārtējā reizē man ir atkal ir pauze, lai sev nodefinētu. Priekš manis tas ir tāds vēl projām process, un es zinu, ka viņš vēl būs, jo vai es atkal neesmu kaut kur noslīdējis kaut kur. Bet tas nav slikti, bet tā ir pieredze. Un tas ir atkal treniņš sevi turēt uz tā ceļa un iet tālāk. Jā, tā kaut kā skatos čatiņā. Lauriņā. Interesanti, ka kontrole man laikam nāk no tēta, nemanot to esmu pārņēmusi savukārt tālāk dzīvē. Mani neviens nav kontrolējis, tikai es pati visus pa savam. Pirmajās attiecībās es harmoniski iekļāvās kopdzīvē, bet tagad beidzot man atveras acis, ka es taču koriģēju pa savam, beidzot laižu vadā. Paldies, Lauriņ, par to, jā. Es saprotu, ka šito kaut ko tādu atzīties sev, tas nav viegli. Bet no pieredzes saku. Un tagad es sevišķi to pamani. Un kad es arī sāku pamanīt, ak, dieniņās, ko es daru, tad, jā, un tas ir atkal ar to ego. Tas darbs ar ego, jā, kad, un atzīt to nav viegli, bet tas ir tik, kā pateikt, dziedinoši, jā. Kad to var atzīt, un tu vienkārši darīt tālāk, un pieņemt to otru. Saprot, ja tu vienkārši esi viens savā tanī kaut kamā, ok, tu arī dzīvo viens, un tev tur ar to otru nav jārēķinās. Bet tāpēc jau tas otrs vajadzīgs, ka arī tā izaugsme, kad, jo otrs jau parāda, kā jau Laurija teica, skolotājs atnāca. Nu, tagad atnāca skolotājs, likās, viss labi, beidzot. Un atnāk tāds, kas tev nevis tā starp puķēm pasaka, bet tā tieši iebakst acīs, un pēc tam, un tad tāds šoka stāvoklis. Pienāca laiks, ja, un šitie brīži, kad partneri sāk celt ārā šīs lietas, pateicība, vēlreiz pateicība, vienkārši pateicība par to, ja. Un, protams, bet ir atkal tās divas puses, ja, ir tas, kad, jā, kur ir izaugsme, un arī partners ar kopām iet aug, bet otrs ir tas, kad
Tur tā vienkārši signalizē, ej prom, ej prom, vai viss pietiek, pārtrauc, jā. Ir divas puses, ir jāskatās. Un atkal attiecība pārtraukšana, tas nav nekas slikts. Tas vienkārši tu esi izaudzis un te tālāk. Visu viens otram ir iedevis. Tāpēc, lai neiet tā, ka tikai, nu man ir tas vienīgais, tad līdz mūža galam. Kā būs lemts, kādu veselību būs izvēlēsies, tā arī būs. Bet veselē katrā ziņā vajag izaugsmi ar vienu vai ar vairākiem, tas ir jau no viņas atkarīgs. Jā. Izaugsmē jābūt visu laiku. Mēs varam pavērot, ka mums ikdienā ir šī izaugsme, ka es augu. Kā to var redzēt? Izmantojot matērijas pasaules šos instrumentus, tātad jāskatās, kas notiek ar finansēm, vai viņas ir, jo stabilitāte vajadzēs. Mēs vēl pēc četrnieku pāriesim, tur būs stabilitāte vispār ar lieliem burtiem, mēs runāsim, jā. Tātad vai ir tur kaut kāds finansālā stabilitāte, tāpat veselība, attiecību stabilitāte, realizācijas stabilitāte, jau pārlec pie 4, jā. Bet šitie ir indikātori, kam tu vari, un veselība pirmā pateiks. Psihosomātika uzreiz pateiks, kas notiekās. Un, ja liekas, ka viss ir labi, viss notiek, it kā notiek, bet kāds no partneriem ritīgi ir, kaut kas nav ar veselību, tad kaut kas nav. Jāpaskatās, kas. Ja? Tā Lauriņa vēl saka, spēku dod apziņa, kā atmetot ego vai kontroli, es taču varu piedzīvot pavisam citu piepildījumu attiecības un pati sevi un arī attiecības ar bērniem. Jā, bet redz, tam arī jānonāk, ko tādu atzīt. Ja? Tas ir tas, tā kā, tagad liekas, tā kā, kur ir, bet ka tas ego ir aizmēlējis tās acis un, nonākt līdz tādai, tu it kā ar prātu jau saproti, ka tā vajag darīt, bet tā iekšā, tā negribās to atzīt, tā negribās, tā negribās vienkārši, ja, kad, tad tāda interesanti notiek ar sevi cīņa, jā. Tā kā šis ir labs variants, jā, kā sevi patestēt ikdienā. Vēl piemetināšu trešo enerģiju ir tātad, ja viņam fiziski parādās matricā, tas būs kaut kāds jau pirmais tāds aizmirtnis par māti. Attiecības ar māti, pirmkārt ar māti, vai pēc tam, ja ir māsas, ja ir pēc tam, rados vai tur to omīte un tam līdzīgi tur pa sieviešu līniju, ja? Un pēc tam attiecības vispār ar sievietēm dzīvēm. Skatāmies tā, palikaš, vēl vienam. Jā, Laurīna, laikam vienkārši pienāk dzīvē īstais brīdis, kad tas notiek vieglumā un lielā pateicībā, kā man ir šobrīd. Jā, vienkārši pienāk laiks, es piekrītu. Ir visam savs laiks tiešām. Un, jā, un tas ir skaisti, ka to var tā viegli ielaist un just kā tas mainās. Tātad par mamām. Jā, tātad tie, kas ir gan trīniekā dzimuši, gan arī 30. datumiņš, gan 23. datumiņš, gan, paskatieties 12, 21, ja jums tas trešās vibrācija ir indi, viņi tur turās, un arī, kas ir mēnesis, marta mēnesis, jā. Tālāk, ja viņš atrodas pārbaudījumos vai jau sakņu enerģija, tur būs atkal mācības stundas par šo jaunā pieredzi, kur būs iespējams, ka tieši nebūs šīs attiecības labas, tur kaut kas varētu izkristalizēties. Vienkārši jāpavēro. Vienkārši, teiksim tā, es negribu neko tādu likt labi, nelabi. Pavērot, kas notiek jums attiecībās ar mammu. Vienkārši pavērojiet, ja? Kur viņš izpauž tas trīnieciņš. Un pēc tam, kad mēs runāsim par 4, tas pats būs attiecības ar tēti. Viņš tur lien ārā. Un visiem kaut kas ir. Visiem kaut kas viens vai otrs kaut kur ir. Redzams, neredzams par šo tēmu vienkārši padomājiet. Jo ķēdes reakcija, ja meitai nav labas, teiksim, kaut kādas harmoniskas attiecības ar māti, tad ja tai meitai ir arī meita. Loģiski, ka tur nebūs. Loģiski, ka tur nebūs arī harmoniski, vai arī kā to gribētos. Tik harmoniski, ka kaut kur kaut kas bremzēsies, kaut kur kaut kas tā kā aizmetnes ir nevis tā kā tagad iet. Ziniet, kā citreiz meitām, lielajām meitām ir kaut kāds aizvainojums pret mamām vai nav tā komunikācija, un tad tā viss, es nedarīšu tā kā mana mamma, un to viss fokus ir uz meitiņu, tā un tā, un lai viņai būtu labi. Un kaut kas it kā ir labi, bet kaut kādā brīdī kaut kas tomēr nelīmējas kopā. Un ceļš, ka meita pēc tam izaug liela, tad viņi sāk nospoguļot mammai pašai, kā viņa izturējās pret savu mammu. Vai arī, tad spogulīši sastarpēji sanāk, jā. Tas tieši par sieviešu līniju runājot. Tā kā ir vērts padomāt par to. Ir varbūt jāsakārto sakņu variants. Ja nav komunikācija šobrīd ar mātēm, ja māmas ir vēl dzīves, ja, un nav komunikācija, tas nenozīmē, ka tagad ir jāzvana, jābrauc tur tā un šitā tā. Sirdī pieņemt māmu tādu, kāda viņa ir, atcerēties, ka viņa tajā laikā, kad viņa auga, vai kad viņa veidoja savu ģimeni, viņa darīja tā, kā viņa mācēja. Un viņai arī bija mamma pirms tam.
vai, nu, kā, varbūt citiem arī nav bijuši vecāki, jau atkal tas ir jāņem vērā, ka vecāku tēmu mēs aizskārsim piektajā enerģijā, tā interesanti vairāk, ka mūsu vecāki dara tā, kā viņi prot tajā brīdī. Un, ja tas ir caur pat negatīvajiem izpausmēm, mēs tikko paskatījāmies piemēru, ja, tāpēc, ka viņš nezina, kā savādāk pateikt, viņš nezina, kā aiznest informāciju, un viņš izdara it kā negatīvi, bet apakšā tā veselība, es savādāk nemāku, bet man ļoti rūp, es gribu par tevi, nu, lai tev viss ir labi. Tur arī ir ideja, lai tev viss ir labi, bet, nu, paši ir ar traumām. Nu, kur tad nu vēl tālāk? Protams, ka ķēde aiziet un sanāk notraumēt to bērnu, bet ja tu esi jau gudrs tanī visā, un tāpēc arī mēs ar jauniešiem runājam, tad ar saviem bērniem, kad skolās notiek visādas tās miedarbības, saku, mīļie, tas nav par jums, viņš nenodara tev speciāli, viņš nav neteica priekš tevis, saprot, ka viņam ģimenē arī kaut kas nav. Viņš atnāk, viņš to žulti izlai skolā ārā. Un tas nav speciāli ne pret skolotāju, ne par tiem bērniem, vienkārši tam bērnam mājās kaut kas, nu, nav. Saprot? Un ļoti daudzas tagad ir tādas, ka, nu, pa vienam, nu, kad viens vecāks ir, jā, un kad ir tā izteikti arī šķirtās ģimenes, kur nav arī pat komunikācija normāla, un pa lielam es piedodiet meitenes, bet mātes sakūda bērnus pret tēviem, kad ir šķirtas attiecības. Vairumā, ne visas, bet tā statistika, diemžēl. Un, nu, tā tas ir, tā ir atkal attiecīgi cita tēma, bet, ja ir no abām pusēm, ja var tā mierīgi tās attiecības palaist vaļā, bet paliek vecāki normāli un nerunā aiz muguras, ai, jums teica tur tāds un šitāds, vai jums tur tā mamma tāda un šitāda, kad tur, nu, vienkārši normāli. Jā, ir tā sanācis, bet arī izskaidrojot normāli, kāpēc tas tā ir sanācis, ka drīkst tā būt, ja tā dzīvē gadās, bet tāpat tās forša tētis, forša mamma izcelt viņu labās īpašības, tieši otrādi aiz muguras, kā aiz muguras, pateikt, cik viņš ir foršs, viņam ir tāda īpašība, ko viņu, lai viņi mēģina saskatīt, jā, no otras puses, kāpēc mēs tā nevaram, jā, tāpēc, kad ir aizvainojums vai kaut kādas tur lietas, jā, nu, un arī ir bijusi pieredze iepriekšēji pašiem augot. Tā kā tas ir par šo tēmu, jā, māte un sievietes vispār, sievietes, komunikācija ar sievietēm, jo trīnieci viņš ir tā, ja tevi matricā arī redzamā veidā, trīnieks jau, vienalga, kurā pozīcijā atrodas. Tā, Elīze, vēl mātei par bērniem ir liels spēks, diemžēl, bieži negatīvi par tēviem, pret tēviem. Jā, paldies, ka to arī apstiprina, tā, diemžēl, ir. Un tā kūdīšana, un atkal otrā enerģija, tīt, tās veidot intrigas. Tur ir otra enerģija, tur, kur arī simboliskajā skaidrojumā mēs runājam. Melnais caurums iestājas sievietē, nu, tā kā viņa ir aizvainota vai kaut kas, mūkat no tādas sievietes pa gabalu vienkārši viņa paņems visu, ieraus iekšā. Viņa sakūdīs visu, viņa to melno plīvuru pārliek visiem pāri, cik viss ir slikti, kā tur tas vīrietis, tur tāds un šitās, pilnīgi, jā. Un tur arī veidojās visas šitās te, kā senajos laikos, un tagad arī, kad kāds skatās kaut kā, ik pa laikam kaut kāds ekstrasens cīņas, kaut ko tam līdzīgi, pa lielam vienmēr ir kāda neapmierināta sieviete, kas no paudzes paudzes liek tos lāstus, tur ir piri, tas ir spēks, tas ir vārda spēks, kurš iet līdzi tikai tāpēc, ka bija aizvainota, sāpināta. Nu, tas ir. Nu, un tāpēc, ka nav pateikusi otrādi, es gribu, lai mani kāds mīl, es gribu, lai mani kāds saprot. Tāpēc es jūs visus nolādu, tāpēc, ka jūs visi tādi un šitādi, jā. Bet aizmugurē tam rīcībām ir pozitīvs aspekts, par ko dvēselīte brēc, bet viņu nesaprot. Nu, jo viņa pati nevar izteikt. Viņa nezina, kā to pateikt, ka man vajag palīdzību, es arī gribu būt mīlēta. Viss. Tā kā mēs to saprotam, tad mēs varam jebkuru cilvēku uzklausīt un saprast. Un pat nevērtēt vairs. Mēs vienkārši saprotam, tur ir tādi aizmetņi savilkušies mezglā jau, ja? Ka vienkārši citādāk viņš savādāk nemāk izpausties. Ja? Tas moments, ko es pirms tam teicu, aizmirsu, bet labi, aizpildēju. Ar sievietēm, komunikācija ar sievietēm. Tātad vispār, tātad, ja sievietei matricā ir trīniecība, tad arī atcerieties, ka jums ir spēks iedots ikdienā komunicēt ar sievietēm, un viņi viens otru sapratīs un arī varēs atbalstīt, varbūt pat arī būt pat sava sievišķā autoritāte kā tāda būt, kas ir svarīgi, un nebaidieties no tā, ja jums ir matricās šie trīnieki, kad te par sievietēm runāja, kad ir sievišķā autoritāte, kad viena uz otru var iedvesmot. Tas ir piefiksēta tā konkurence. Ja? Ir citreiz tā, ka sievietes konkurē, nu, tad kurai tu tā, kurai tu māja, tur smukā kaut kā, nu, teiksim, vai kaut kāda tāda, teiksim, apslēptā, kas satiekās, oi, čau, mīlīt, viss kā forši, aiz muguras tā bāz, nu, viņai tur, nu, kas vēl kaut kādas skaudības, tur, vēl viss kaut kas, ai, dienījās sievietes, vispār ļoti interesants radījums, jā. Bet, kad
tieši otrādi, ka var viena otru iedvesmot, jā. Vat pateikšu, vat arī, vat šeit saulēt atskaņošu, es zinu, ka es tajos iepriekšējos video arī to teicu, man bija problēmas, un vēl projām man ir šis ceļš iet šo te, nu, vat tādu sievišķo, bet teikšu vairāk par to skaistumu, par to iekārtošanu, ap trīnieku seriju, jā. Tūtās es viņš pārlicu, trīnieks mikromanagements. Sīkumiņas pamanīs, visu iekārtos, visu kaut ko tam līdzīgs, jā. Bet tas, kā vīriešiem, tā sievietēm var būt šī sīkumainība, bet arī talants redzēt lietas, iekārtot lietas, jā. Četrnieks būs fundaments, mēs pēc tam viņus savienosim kopā, jā, pēc tam, ka viņš būs. Man ar to ir problēma, un man bija ar to problēma. Kā es pirms tam dzīvoju, kur kāda vīra mums bija, paldies, jā, mums teica, tā kā uzdāvināja dzīvokli un vispārējais. Mums nebija jāpērk, tur ir kaut dzimtas atbalsts, cita tēmas, to padalīšos, jā. Tā stabilitāte atnāca, fundaments atnāca caur tēti, gan man, gan māsai, bet jā, viņš nebija remontēts, un man abi divi bērni izauga tādā interesantā vidē, kas paskatos bildes, man, es to nevienam nevaru rādīt vispār kā. Man tas bija vienalga, nu kā, man taču māma teica, galvenais jums ir uz galvas, galvenais, kad esi pēdusi, kāda tā vide? Priekš kam? Ja mums tas pats mājās bija. Mums bija līdzekļi. Māma tas neizsaimniekoja. Es viņu nevainoju. Viņai vienkārši tas nebija iedots. Viņa vienkārši pati bija apmulsus, varbūt tā, kad ir ko tagad ar to darīt. Un tad labāk krāt, nolikt malā. Ja? Teicis tā, viņš arī, viņam ir labi, viņam čipājas, viņam to vidi arī baigi nevajag. Ja? Viņš tā arī nebija aizdomājies. Viņam galvenais. Un tā, kā man aero bija pieteicis, tas sākās. Ak, Dievs! Man taču, un tas īstenībā sākās tad, kad es jau braucu ciemos, es pie Laurijas aizbraucu ciemos, nu, kamēr tā kā mēs jau komunicējam no augstskolas laikiem, jā, tad, un kad es redzu, ka Laurija iekārtā to māju, ak, Dievs, tur tāds sīkums, tur šitāds un tāds, un manī sāk kaut kas vērties, un īstenībā Laurija viens no tiem cilvēkiem, ar ko man sākās tas viss, un tāpēc paldies tev vēlreiz par to, ka tu esi tāda dabiska, jo man tas nebija, nu, man viņš bija, bet viņš bija kaut kur aizracies. Un pateicoties tev, es arī dabūju to impulsu, un tā kā, kā saka, bērniņš iekšā, tad tā, viss taisam remontu, jo šis bērns ienāks skaistā vidē, ja, vienkārši. Un tā arī viss salikās skaisti. Un tagad es mēģinu piefiksēt šīs lietas, es joprojām mācos. Man to skaisto pārpilnību dzīvē ielaist arī tādā pašā gan apģērbā, vēl kaut kur. Nu, ne jau nevajag tur galīgi tā, ka tur ir kaut kā vajag, bet man bija tā, ka man vispār tā domāšana par to, ka vajag tā kaut kā skaisti, smuki iedvesmojuši, es saprotu, ka mani tagad tā vide ļoti iedvesmo. Viņai nav jābūt tur tādai, es nezinu, viņai vienkārši ir tīra, skaista, jauna vide, piemēram, ja. Es pilnīgi citādāk jūtos. Es godīgi jums pasaku. Tas ir, pirms tam, nē, nu galvenais, ka jums ir uz galvas. Nu, kāda starpība, kas tur apkārt notiek, kādas tur ir? Ir tur caurums grīdā, nav, ir tur veci logi, jauni, kāda starpība, logs paliek logs, ja. Jā, un Lauriņa arī saka, interesanti, man viss skaistais ap sevi bija sen svarīgs cauri dzīvē, un man arī vieglumā sanāk. Paldies visam par tādu dāvanu, tiešām. Un paldies tev, ka tu ar to dalies tālāk, ka tu arī rādi gan arī sociālos tīklos, gan arī par to runā, ka tu taisi šīs te praksītes, ka var atnākt pie tevis, un tagad vienkārši aizbrauciet pa Lauriņas ciemos tur uz Cēsīm. Vienkārši aizbrauciet uz to māju. Tas ir, jā. Vienkārši aizbrauciet. Un man ļoti patīk minimalisms, kā viņa ievedusi mājās minimalismu, bet tur ir tik skaisti. Nu tā, kad, un daudzām meitenēm tā ir. Un tāpēc meitenes, kurām ir šis trīnieciņš, jums tas liksies pašsaprotami. Kā? Tas taču ir visiem. Nu nav tas visiem. Un nav tas visiem dots. Es jums saku, no sava piemēra, tas nav visiem dots. Man tas nebija dots. Es tagad to mācos, apgūstu, jā, lai būtu. Un, kad mēs runājam ar Andi, ar viņš teica, nu jā, man patīk tīra vide patiesībā, tīra sakopta, ka viss ir skaisti. Un tāpēc mēs strukturizējam mājās. Mums nav daudz mantu, nu tā, bet mēs strukturizējam, lai zinām, kur kas ir, lai katrs zina, kur kas atrodas un nav liekais. Tāpēc vispār vesels kurs, ko varētu Lauriņu novadīt par minimalismu mājas iekārtošanu, tas ir pilnīgi noteikti pie viņas, nezinu, piesakieties. Viņa jau kaut ko uztaisīja, forši to vienu izaicinājumu pavasarī, ne, vai vasarā kaut kas bija, jā, bet tas īstenībā jākustina, jāturpina. Ļoti, ļoti, jā. Jā, Lauriņa, tā misija, jā, iedvesmot sievietes, redz, kā nemanot pat arī tas manā matricē notiek. Jā, rekur intuitīvi notiek, ka mēs klausamies, ka mēs zinām, ka mēs ejam līdz tiem impulsiem, ka mēs zinām, ko mēs gribam. Tad atnāk šīs te mūsu stiprās puses, mums palīdz virzīties tālāk. Un ja viņš ir, tad pieņem. Par vīriešiem, kam ir trīnieks, tātad vīrieši mīļie, jums ir iedotas, Dieva dotas, Dieva dotas talants saprast sievietes, sajust viņas un viņām izskaidrot lietas no vīrieša perspektīvas, no vīrieša puses. To nevar visi.
Bet jūs to varat. Un tā ir ļoti spēcīga īpašība. Jūsos arī sievietes klausīsies. Vīriešos ar trīniekiem sievietes ieklausās, un citreiz pat salīdzina, nu, reku kārtīgs vīrietis, viņš mani saprot, tu taču vispār, tu pat mani nedzirdi un tam līdzīgi. Jā, kam izteikti būs vīrišķās četrnieciņu un vēl kaut kas, viņš tik dziļi neieies. Nu, viņš ar laiku varētu to apgūt. Jautājums, vai to vajag? Tāpēc vienmēr, vai mums tagad visas enerģijas jāceļ ārā un pilnīgi visu tagad nē. Tu zini, ka tev tāda izpausme ir. Ja tev vajadzēs, tu paņemsi. Ja tu gribēsi saprast to sievieti, tu iedziļināsies, bet vai tev šobrīd to vajag? Kāda tā vide, vai viņi to pieprasa? Bet trīniekiem vīriešiem, un arī, nu, vienalga, es kaut kā martā dzimuši arī, tā skaitā, jā, vai arī, ja 12, kur ir empātija, tur arī trīnieciņš, un 21, jums ir tas aizmetnis, ka jūs saprotat un pat sajūtat sievieti, un komunikācijā sieviete ar šādu vīrieti ļoti patīk komunicēt, tāpēc, kad viņa jūtas uzklausīta, sadzirdēta, tā kā tas ir tā liela dieva dāvana. Un šo spēcīgo izpausmi var ņemt sev par labu, tāpēc, ja gadienā kaut kur ir kaut kādos darbības sfērās, jāmiedarbojas jūsu auditoriju, ja jūs nezināt, kas jūsu auditorija, paņemat jebkuru sievieti. Lai arī kas tas būtu produkts, pakalpojums, klients gatavs ļoti pievelkās. Tā ir stiprā puse, tāpēc tas nav tā obligāti, ka vīrietis ir sievišķīgs. Nē, ir trešā enerģija, ir it kā par sievišķo ārējo izpausmi, bet tā ir zemes enerģija. Atceramies, zemes, auglība, pārpilnība, tā ir enerģija. Nav tā izteikta, ka vīrieši ir sievišķīgi. Nē. Tās ir skaistas iedotas dāvanas, kuras var izmantot par labu, jā, būs atšķirīgāk. Šis vīrietis būs atšķirīgāks, bet tāpat laikā viņš būs arī tendēts arī uz arī to. Īstenībā gan 4, gan 3, jā, uz to naudas saimniekošanu arī. Un starp citu, jā, kāpēc vēl tēma par to naudu, jā, par lielu naudu. Par lielu naudu trīnieks jau parāda to, ka ko nozīmē pārpilnība, vai pārpilnībai ir limits? Pārpilnībai nav limits. Ir vērts aizdomāties, tas ir tā uz priekšu padomāt. Par saviem darbības virzienu mums būs 3. mēnesī, es ielikšu video, kur jūs paši varēsiet tam iziet cauri, varbūt mēs uztaisīsim arī, jā, online. Jā, Andriš, jā. Man brīžiem tā nešķiet, cita manu empātiju mēdz izmantot. Jā, ja mēs atļaujam. Mēs pie 12 par to, īstenībā mēs pie 9 un 12 to parunāsim. Ar tāpat ir bijis, tā kā, bet šito vēl dabūsim. Bet te galvenais pateikt laicīgi nē, mēs par to esam runājuši, ja? Nē, šodien nē, šito nē, un viss. Un tā kā mēs stingri nospraužam robežas tā stingri, nu mēs parādām, kas mēs patiesībā esam. Jā, mēs paliekam nērti citiem, un uzreiz, ak, tu šitā, jā, nu tad labi, tad man nevajag. Un tad uz redzēšanos. Ja? Bet mēs pie tā vēl tiksim. Tā tēma mums pacelsies augšā, jā. Un ja mēs redzam, ka kāds izmanto tā uzreiz ir zīme, tad kāpēc es nepasaku nē? Ja man izmanto, kāpēc es ļāvu, lai man izmanto? Pateikt nē. Biežāk lietot vārdu nē, nevis jā. Kas ir arī izaugsme un nav viegli. Nav viegli, bet kurš cits, ja ne es pats sevi pasargāšu no šitā visa, ja? Par lielajām naudas summām, ja pārpilnībai nav limitu, tad mēs arī noslēgsim, jā, pārpilnībai nav limitu, ir vērts aizdomāties par cietajām algām. Kaut kādā brīdī tas ir ok, bet darbības virzienā mēs skatīsimies. Ir forši pamēģināt kaut kādas profesijas, jeb amatus, bet kāpēc? Lai patestētu, kas man patīk, kas man ne un kā es gribētu tālāk. Jo pa lielam mēs visi esam radītāji, ja? Un tā brīvība, trīnieci viņam taču brīvība saknē 22, ja? Lai tu varētu radīt, pārvaldīt, miedarboties arī ar līdzekļiem. Nu, tur stāv 22 apakšā, ja tev ir limitēta līdzekļi kaut kādā, nu vienalga, pat vienalga kāda tā summa. Vienkārši vienalga. Tā var būt arī liela, maza kāda starpība, bet tu zini, satunies cietais šitais te. Uh, Kādu brīdi tas var būt ok, bet kādu brīdi, bet neregulāri un neilgstoši. Mēs iesēžamies, mums ir komfortabli. Nu mums tur ir kaut kādi 1000, kādam 2000, kādam 1500, kādam 5000. Jā, ir ērti, ir ērti, ir ērti. Ko nozīmē, kad ir ērti? Nav izaugsmes. Tu esi iesēdies. Un vienalga, lai arī kāds tas būtu cipars, mēs arī ar Andi secinājām mājās, jā, tu iesēdies, tāpēc, ka tev ir ērti. Bet, ja tu atver bezgalīgi, ka tev nāk, nu, teiksim, ka vismaz jābūt 5 ienākuma avotiem dažādiem, kurš par to vispār runā? Skolās to māca?
Nē, viena izglītība un draugā pa savējo šito te visu, ja? Bet to mēs pēc darbības virzieniem parādīsim, cik dažādi mums viņi ir, cik daudz mēs varam darīt. Un tas var būt, un kā tā plūsma var. Un tur mums nāks tālāk, es ļoti ceru arī, ka mēs ar Lindiņu sarunāsim ar grāmatvedīti, ja, kur mums parādīs. Mums parādīs, ka var ienākumus oficiāli ielaist no dažādām plūsmām. Es šito taču visu laiku, lai top, uztaisīsim tēmu. Ir, var, un jebkurš to var. Un var radoši uz to paskatīties, un var dažādi paskatīties. Un tā ir brīvība, mīļie. Matērijas pasaulē, nu tā naudiņa mums jāpieņem, jā. Nauda kā enerģija, lai viņa nāk, lai viņa uztaisa arī pamatu, un pēc tam, lai to brīvību iegūtu, lai nav tā, ka tu kalpo naudai, bet ar naudu sadarbojas. Un ir arī izaugsme. Nav tā, ka tu uz viņu tikai ieciklējies, bet viņa vienmēr ir klātesoša. Tas ir dažādas izpratnes. Un tā kā mēs saprotam, ka mēs izmantojam to brīvu, ej, un mums tur laiks tam, mums nāk resursi tur. Mēs varam to, aiziet radītājs vairāk, saprāt, viņš ir ierobežots. Tāpēc, ka ikdienā vajadzības te ir, rēķini ir, tur veselībai to vajag, tur tas viss salasās. Tāpēc, ja mēs to failiņu randi taisām, lai redzētu, kāds ir tas mūsu, cik mums vēl jākāpina, mums vēl jāceļ augšā. Mēs jau jūtam, o nē, vajag vairāk. Vajag vairāk, un tas ir normāli, ka tu runā, ka vajag vairāk. Tā nav izšķērdība, ka mēs domājam. Es agrāk domāju, ja es pasaku, vajag vairāk, tad, oi, nē, Ines, taču tu pietiekoši, priekš kam tev vairāk? Nu, ir taču labi. Nu, nekas. Nevajag tev šoreiz otro džemperi. Padzīvos ar vienu džemperi. Nu, kas nevar, nu, kamēr caurs nepaliks. Pēc tam nopirks jaunu. Vecie patērni. Un šito te visu vilkt ārā, jā, par šo tēmu, kas kur kā. Tā kā mīļiem, jā, Lauriņa vēl, jā, šo spētu sevi atlaist, ka nav robežu, ienākumiem ir vērtīgi. Ne bērnības, bērnības bija teksti, līdz algai jāiztiek, aha, bet mēs varam nonākt tādā līmenī, kad mēs pat nezinām, cik vispār saņemam, jā, novēl to ikvienam, tiešām visumā visiem pietiek un ir daudz, tieši tā, pietiek un ir daudz, un mums pietiek visiem, bet tas ir jāielaiž šeit, un ja šitien ir bloks, tad, protams, arī nenāks. Ja tur ir bloks, un viņi ir jārevidē ārā. Kā? Nu, nezinu, ejiet elpošanas prakses, nezinu, ejiet uz pirtiņiem, ejiet masēties, vēl, kas mums ir rēntraps un vēl vispārējais. Instrumenti ir daudz, mēs ar viņiem pacelsim augšā. Šīs tēmas vienkārši uzliekat uz galda, uzliekat sev priekšā, es šito gribu atrisināt. Paldies par pieredzi, ka es to pieredzēju, es eju tālāk, jo es eju bezglītīgajā pārpilnībā, jā. Nav viegli, un tas iespējams, ka jūsu ģimenē, jūsu personīgajā ceļā tas būs kaut kas tāds, tā kā Maks pirmais iet, viņš tā kā uztais to ceļu un ir nērti, tāpēc, ka nav neviens, kas to dara jūsu dzimtā ģimenē. Būs nērti. Mums ir nērti, bet mēs ejam. Man arī ir nērti. Šita vienmēr būtu kaut kādai tādai, kas izceļas, ja? Arkalīnes ar saviem putniem. Bet es gribu savu ceļu radīt. Nu, kas tad tas ir? Es negribu tādā vecajā visā, saprot? Nu, jā. Jā, Andi, paldies tev arī. Jā, man arī jaunā paudze pamodās viss, jāiet tālāk. Tā kā mīļie, vēlreiz paldies. Te vēl ir tēmas, tāpēc skatieties, kas ir darba grāmatiņā, kas ir simboliskajā, kas ir kopsavilkumā pa trešo čakru, sapcitu realizāciju. Vēl pieminēšu par realizāciju, ja, un cik svarīgi arī ir kā sievietē realizēties tā vīrietim, atcerieties došanas ņemšanas principu. Tur būs viens tās momentiņš, ka mēs pēc tam paskatīsimies, kā pirmajā čakrā vīrietis dod, sievietes saņem, otrajā čakrā sieviete dod, vīrietis saņem, trešajā čakrā vīrietis dod, nē, nu, ne, otrā tā kaut. Nu, var sakot, sapatrojos, bet šis princips arī mums ies kaut kur cauri. Paskatāmies, kuri mūsu kaut kādi aizmetīši stereotipi, es jau samulsu, jā. Nu, var sakot, tēma ir plaša. Rakstam čatiņos, ierunājam čatiņos, dalieties pieredzēs, velkam tos tīterus, gribētu parakānu sārā. Tīterus arī var, ja tīteri arī, tad droši, jā. Bet visiem šī enerģija ir forša kā vīriešiem, tā sievietē. Tikai paņemam tā, kā tas ir nepieciešams. Jā, tā kā mīļie, paldies. Un tad turpinām tālāk čatiņos un, jā, dalamies tā kā pagaidām. Atā.